Nu tā, es esmu ar ģitāru. Jā, ģitāru spēles pašmācības ceļā apgūvu Liepājā mācoties 84. gadā. Un tā kā bet ar mūziku kā tādu un ar dziedāšanu, es esmu saistīta jau ar agras bērnības. Un pirmās atmiņas man ir, kad es gāju, tika vēst uz Gaujienes bērnu dārzu. Un man ir tāda fotogrāfija, kur man ir 3 gadiņi, un es dziedu stāvēju, dziedāju, augstājā kalnā. Es jau neatceros, kā es dziedāju, bet man ir fotogrāfija no tā. Jā. Un tad man mamīte vienmēr ļauj skolu brīvlākos braukt pie savas māsas uz Līzes pastu. Labvēlīgām tipām ir kolosāts, es biju Līzes pastu Disneylēnde, ja? Mums arī tur bija sava Disneylēnde. Mums bija tas ciematiņš, kurš ir izvietojis ceļu posmā no Pleskava šosejas līdz Krapenei. Tur tāds mazs ciematiņš ir, ja? Tur pēc 1,5 kilometriem, varbūt drusku mazāk. Un tajā laikā tur bija ļoti daudz bērnu. Un mēs bijām sīkie. Nu tādi, teiksim, 3. 4. klasa, citi bija lielāki. Un tāds Puļa Andris, tas bija nopircis magnetofonu. Maziņš tāds mikrofonīš, vadiņš, lentinieks. Un mēs drīkstējām iedziedāt katrs savu dziesmu. Un tajā laikā taču platis klausījāmies, un man bija kaktus ir attīzījādi, lēni, jo lēni aug. Dienas skrien agri projām iet, bijušo neatsaukt. Iedomāties, bet bērna balstiņā, vai ne, kur es tātad tā. Nākamais māsītes tētis bija laukstrādnieks, un viņš, tad, kad viņš bija kunga prātā, tas bija diezgan bieži. Viņš ieradās mājās vakarā, un tad iedomāties, visi ir aizgājuši gulēt, un sākās. Augu nakti, ogolakstī galās, augu nakti, baltas laivas slīd, es pēc tevis ilgojos bez galā, ievās zied un laustas nenovīst. Tā, es tik daudz dziesmu apgūtu tajās naktīs, es domāju, tagad saprotu, patiesībā, cik daudz es esmu arī vinējis no vienas puses, vai ne, no puses, jo viņš bija varētu dziedāt, bet tikai tad, kad iedzēris, jā, tas atkal bija tas mīnus. Tad kaimiņos bija tāds Simons Roberts Robis. Viņam patīk, kā es dziedu laikam. Tad viņš deva konfliktu un teica, un tagad tu nodzied manējo. Sāp katru dienu kauli, oj, vairs nevar ciest. Ja nelīdz arī zāles, kam velti naudu šķiest. Oj, vai tiešām būtu, laiks vampīrdēviem iet. Bet man vēl gribas mīlēt, mazliet viņa sīvodzes. Laikam viņam patika, kā es izpildīju, tā es tā pilnīgi konfliktu. Re, kāda atbalsta. Un vēl ir super, man patīk. Un vēl bija viens stāsts, kad mēs ar mamīti no Apes puses atnācām uz Vidzemes, uz Ziemeļu, Austrumu Vidzemi, uz Ziemeļu Vidzemi, precīzi. Kolhozā Ziemeļu, dzīvojām Idū, tāda vieta starp Ruina un Masalats, un kādreiz ciemos iebrauc Gunār Kroļa brālis, un viņš tur strādāja tajā laikā. Un viņš ar tādu mocītu melnu un blaķeni, un viņam patīk tur iedzert tēju, varbūt arī kaut vēl, un vienkārši tā runāšanās. Viņš paklausies, jāklāt, vai tam tavām meitēnām ir arī dziedamā balss, vai ir muzikālā dzirde, viņš jau mābai saka, tad tu tagad dziedam abi kopā. Tad nodziedāsim tagad to dziesmu, kur viņš man pārbaudīja muzikālo dzirdi un secināja, ka esot. Sarkan saule saldā brīvā, balto kajadu sec steigās, tikai vilni skrien un skrien. Vilnis krastā neizbeidzās.
protams, tas ir konkrēts cilvēks. Ja? Mūsu zēna pusī fantāzija strādā labi. Jums ir vēstā. Ziniet, ar ūdeņiem man nav pārāk daudz darīšana ar ūdeņiem, jo tad, kad es biju maza meitene, mums nebija ūdeņu tūmā. Un vienreiz dzīvē, kā mums sanāca, pagaid, kurš stāstīja par bubuli? Par bubuli stāst? Jūs stāstījāt par to bubuli. Jā. Es arī Rūjas upē, tā pašā idū dzīvojot, mēs ar draudzeni aizbraucām uz Rūju bez atļaujas. Mammai nepateica nemaz. Man bija tāds pusaudzīču velosipēds, bija tāds velosipēds, pusaudzīču. Škaļņas, jā. Aizbraucām ar to, viņai bija savs pats savs, aizbraucām uz Rūju. Viņi man prasa, tu peldiet māki, es saku, es nezinu. Viņš saka, kā nezinu? Es nezinu, es nekad neesmu bijis upē. Nu, tā, tad arī abas gājām, un es, protams, aizēju arī dziļāk un dziļāk. Es saprotu, ka es mēģināšu tagad peldēt. Nu, kur tad kājas, taču netiek apakšā, un labi, ka tā meitenei bija galva. Es tā, atsperos pret to galvu, un viņa pati augstāk. Nu, labi, ka līdz krastām tikām. Tad man arī tas bubulis piemetās līdz ar to. Tas ir otrs, bet neskatoties uz to, tad, kad ir vestas un visiem ir droši, man ļoti patīk laivot. Un mēs ar ģimeni katru gadu vasarā vienu laivu braucienu veicam. Un, kamēr es ar savu vīru nebiju bijusi vienā laivā, es nezināju, ka mums ir tāds domstarpības, ja? Jo, tad, kad es jau saku, es esmu 20 gadus bērnu nometnēs, braucot ar laivu, kur bērni ir iekšā, ar vestēm, un visi airē, bet vienam ir jāstūrē, lai uz priekšu tiktu, ja? Viņš saka, tu nemāki stūrēt. Es saku, kā es nemāku? Es esmu tā, kas stūrējis ir 20 gadus. Mums ir tāds debašu klubiņš uz ūdens, ka otrā diena parasti draudzīgāk jau, ja tad jau visu. Nu, nakti jau nesat sarunājušies. Jā, nakti. Un tātad trešais tās par ūdeni ir tāds, ka saistīts ar otro. Tā kā 20 gadus vadām nometnes Ķoņu skoliņā, bijušajā Ķoņu skolā, tagad vairs nav, Dīķeru Moižā. Un mums ir tāda strikta kārtība, un pie tās vajag pieturēties. Ja tā ir veiksmes atslēga, pie tās jāpieturas. Otrajā dienā ir pārgājiens, trešajā dienā ir laivabrauciens, ceturtajā dienā ir jūras diena, tad mēs ejam gar jūras krastu, parasti tam, mēģinām savākt arī līdzīgs, lai tiek līdz tā jūrai, tik tuvu jūs nav. Tad ir diskotēkas vakars, ir arī vienā dienā nakts trasīte, kur ir tā kā bailīts bišķiņ jāpārbauda, vai kā tu jūties, un kā tu proti sadarboties, un kā tu tiec pār tām bailītēm. Nu, lūk, un mums ir dažādi bērni. No Rūjens, no Valmieras, no Naukšēniem, no Anglijā dzīvojošu latviešu ģimenēm. Samaksā, piedalies un brauc. Un tagad ir 2 puisīši. Patriks un Fēliks. Nu, tā tik līdzīgi kā 2 ūdenslādes, bet brālīši, bet ne 2, bet ļoti līdzīgi. Un tagad tas viens no viņiem ir manā laivā. Ir laivu diena. Viņš ir priekšā ar airi. Viņš tādā laimē ar to airi. Nu, viņš uz visām pusēm. Un es saku, Patrik, lūdzu, tik traki neairēji, mēs tūlīt apgāzīsimies. Viņš saka, es neesmu Patriks, es esmu Fēliks, mans brālis ir Patriks. Es saku, piedod, es atkal sajaucu. Viņš saka, nekas, es tev piedošu visu laiku. Un tagad tas braucies tāpat, kaut kā mēs esam tikuši, jo nav jau tālu, parasti tā ir salats no Masalats tilta līdz Skaņukalnam. Tas ir akurāt 2 stundas, bērniem pilnīgi pietiek. Viņi ļoti to vasaru, tās spāris, kas tur lido, un to mieru, un to buļu, un visu, kas burvību, ko upe nes sev līdzi, tāpēc mēs neatsakamies no laivabraucieniem. Nu, un galā kolēģi abi ārā kāpšanas bērniem izsniedz pa 2 toaletes papīra gabaliņiem un saka, ieejas biļete toaletē, ieejas biļete toaletē, ieejas biļete toaletē. Patriks ar Fēliks arī paņem, ieejas biļete toaletē. Visi izstaigājuši, jau tūlīt satiksimies pie pusdienu galdiņa un nāk Patriks ar Fēliks. Mums neprasīja biļetes. Viņš šito padomu joku nesaprata vienkārši. Tas angļu bērns. Nu, nesaprata šito humoru. Un tagad ir kaut kāda 4. diena.
ir Ķoņkalns, jo skola ir pat piekājītē, ir iet saule, rudzi, kustas saulītes piesaulītē un puikas. Mēs puikiem piedāvājam viņiem piemērus nodarbības. Viņi drāž, briežu mīzu, laivini taisa. Ja? Un viņi tik pasakāja noskaņa. Un tas Patriks vai Feliks saka tā, kad es izaugšu liels, es uz šito nometni sūtīšu savus bērnus. Mēs ar savu kolēģi apsvērjus, mēs sakam, nu klausies, kad tu jau būsi tik liels, mēs jau te būsim vecas. Tas nekas, es atsūtīšu zāles ilgai dzīvošanai. Tā kā mums pietiek. Jā, nav problēma. Bet ar bērniem man ir ļoti daudz dažādu mazu tādu atgadījumu, tieši par gadiem, ja gribat dzirdēt. Par gadiem. Oskari, cik tev gadu? 5. Cik tev? 50. Man arī vienreiz bija 4. Tas bija pats pirmais stāsts par gadiem. Es nezinu, kāpēc tev bija sākāt. Skolotāji Halučkai svinam 70 gadu jubileju. Viņi iznāk no zāles ar ziedklēju, ar lepunu, mēs viņiem tur dāvinām vai sēgu vai ko. Un puisi ceļgariņš nāk no pirmās klases. Kāpēc tev puķu tik daudz? Nu, man dzimšanas diena. Kāpēc ir tik... Un cik tev gadu? Un Halučka domā, vai pamānīšos druscītiem? 100! Viņš tā pastāsta. Cik tad? 103. Burtniekos sāku strādāt, burtniekos. 3. klase, klasisks Pēterīts. Anekdošu tēls izspļauts. Anekdošu tēls, Pēterīts. Pēterīt, cik tev gadu? Tu 3. klasē esi. Viņš ir 10, jā. Es saku, kas man raustīja reiz mēles? Pat tikai, kā tu domā, cik man? 59. Es saku, kā var tik precīzi trāpīt? Viņš saka, manai mammai ir 49, pieliek 10 klāt. Tā kā man ar bērniem ir interesanti. Jā, tā. Tad, bet es ar jums gribētu kopā nodziedāt Gaujas laivinieku. Jūs gribat arī dzirdēt, kā skan igauniski piedzīdājums? Es paņemšu kādu. Gaujas laivinieku? Nē, Gaujas. Es tā kā Gaujas beiteri. Man ar to Daugavlu tā kā tālāk. Bet tu to smokoties man. Šiem bērniem, kamēr viņi meklē tur vārdus, es izstāstīšu, kā bija man ar mazbērnu. Jā. Viņš gāja 1. klasītē, un viņam bija iemācīts, pazūd, ka viņš dzīvo Ozolielā, un ka viņam ir vārds Aidrols Lastmens. Un tagad ir tas bija bērndārdā, un tagad bērndārdā jāspēlē teātris, un saka, tu būsi Gliemezīs, un tev būs māja. Viņš saka, es nebūšu nekāds Gliemezīs, es esmu Arvils Lastmanis, un man ir māja Ozolielā. Kāds Gliemezīs un ļoti māju. Man ir māja Ozolielā. Jā, man ir viņam Jā, man patīk visi šis tās bazās piezīmības ir burvīgi. Kolēģei bērns spēlēs teātri, bērndārs izrādē, viņš ir vilks, un draugs arī vilks, un tās vilku maskas tāds skruļaini, tā parūka, un tā kā tāds purniņš, un tas viņa draugs izstās, tik trapi jocīgs, ka visi sāk smieties. Viņš izskatās, neparasti dīvains. Un tagad tas Edvardiņš aizstāvētājs viņu saka tiem lieliem, un nav ko smieties. Katram ir savs problēmas. Un visi smēja vēl trakāk. Man arī problēma, jo es 3. gadu savu azartiskā rakstura dēļ un neprotot pateikt, nē, esmu piekritus vadīt sieviešu senioru ansambli Rūjienas kultūras namā Ievas no 68 līdz 98. Un problēma ir tāda, ka nākamā sestdien ir skate, un viņas grib piedalīties, un mēs ļoti cenšamies.
Kā tas būs, tad tā būs problēma. Gaujas laivinieks, paņemsim drusku augstāk. Bet tā doma ir tāda, ka, ja viņas uzvar, ja mēs tiksim vismaz līdz otrai pakāpē, ja? Tas ir vismaz 39 punkti, tad mēs taisīsim ekskursiju uz Talliņu. Mums ir vilciens Valga, Tallina. Mēs te gribam braukt ekskursijā, visas centīsies ļoti. Sniedz roku daļā meitiņa, nāc sēdēties laiviņā. Sauc laivnieks mēģu aicina, un roku izsīna. Sauc laivnieks mēģu aicina, un roku izsīna. Tās acis, es aizmirst nespēju, par zilājām acīm es mūžam domāšu. Pret straumiem puisas laivu ir, tam lieka pilna sirds. Tās požas vaizes debesīs, tā meģai acis smiedz. Tās požas vaizes debesīs, tā meģai acis smiedz. Tās acis, es aizmirst nespēju, par zilājām acīm es mūžam domāšu. Piekļūsta laužas meitene, un mīlais jūstu smiedz. Tā acīs sāpju asaras, tās mīlu nenoviedz. Tā acīs sāpju asaras, tas mīlu nenoviedz. Tās acis, es aizmirst nespēju, par zilājām acīm es mūžam domāšu. Gaujas viņi steidzīgi, tiem dārīgi steidz. Sirds brūvis gaujas laivīnis, tas sērot nenobeidz. Sirds brūvis gaujas laivīnis, tas sērot nenobeidz. Ar silmār, red silmār, nevilus atsinis et silmār, mulle voi nüüd südame. Šajā sakarā izstāstīšu notikumu dzīvu. Mans vīrs strādāja pavilostā par diriģentu, par ansambļa vadītāju, kora diriģentu. Un lūk, tagad skate aizputē. Viņa sieviešu ansamblis dzied šo skaisto dziesmu. Tās acis, tās acis. Tikuši līdz pusē tom vārdiem, pēkšņi lielajā zālē ienāk lielais buldogs. Apsēžas ar divām ķepām uz to malu skatuves un kā tās meitenes dzied. Tās acis, tā tas suns au, au, au. Un viņi tika diskvalificēti no Bet tas, Ināra, ir reāls gadījums. Jā, reāls. Tur nekas nav izdomāts. Nē, mans vīrs nemeloja.
Jautājums par ko diskvalificēja? Par to, ka nepabeidza dziesmu. Nevis, ka papildu kaut kādas izmantoja, jā. Vai, Dievi. Jā. Manas meitas uzvārds ir Niedra. Un es arī esmu radiniece Andrievam Niedram. Jā. Un tajā brīdī, kad Niedras radinieki tur sadūšojas, nevis Niedras radinieki, piedošana, ne, kad DDT teātris uzveda šo te izrādi par Andrievu un Niedru, tad radiniekiem izrādi bija par brīvu. Un tā es uzzināju cilvēkus, kuri arī ir tajā, radu lokā. Mēs nekad nebijām satikšies, no Tīrzes ļoti daudz ir. Lūk, un Andrijos Niedra taču ir arī dažas skaistas dziesmu vārdu autors. Un tā es varu pat iztēloties, kā viņš tur pa Valmieru staigāja. Viņš arī matīšos par mācītāju strādāja. Un kā viņš arī šo dziesmu varbūt uzrakstīja tajā laikā. Dažu skaistu ziedu gaujā taisīju, lai Dievanai mīļai nestu sveicienus, lai Dievanai mīļai nestu sveicienus. Vajadzētu pārtulkot igauniski. Vajadzētu. Melodiju viņi droši, ka zina. Pilnīgi. Un ziniet, kā mēs kādreiz braucām uz Igaunijas neatkarības gadadienas svētkiem Lilī ciemā, kas ir 2 kilometri no robežas. Jā. Tur bija maza skoliņa līdz 4. klasē. Tur bija savs maziņš, pusmazāk, bet tautas namiņš. Un mēs braucām ciemos, kā viņi dziedāja Kurzemi. Ak, tu draugs! Kurzeme, bet pat igaunis, kur ugunspils, kā viņi igaunis šo dziesmu dzirdē. Man būs vispār tas arī tā arī jāievācās. Viņiem tā dziesma ir vēl ar kaut kādu citu nozīmi. Kā var viens igaunis dziedāt par mūsu Kurzemi ar tādu, tādu tik lielu azartu. Tā ir. Kurra tu nepieši? Kurra? Vispētīgi, ka kaut kādā Turcija vai Ēģipte, kaut kādās 2000. gadā mums sarās, ka arī mēs tādu latviešu kolektīvus, es parasti māku tikai piedziedājumus, es nezinu vārdus. Un mēs kaut kā dziedām, kaut kā tā raki iespējāja, ka otrā galā bija arī krievalodīgi daudz, bet tajā galā bija vācieši. Un viņi to pašu melodiju vāciski dod vaļā. Ļoti daudz melodijas, kas ir latviešiem, kas Zina. Jā. Kurzemē mums mācīja, jā. Puišos, tu domās, ka tā ir latviešu dziesma, tā nav. Tā pie Dzintara jūras. Tie visi vārds mācīja. Pa to Kurzem man kordirģents mācīja, jūs tikai netaisiet pauzi, klausies vecā. Jūra atkal dod. Bet tas jau arī laikam ir ļoti Bet par skati runājot tev, jā, es vienu gadījumu izstāstīšu, kā skandaniekiem gāja. Mums ir tāda ļoti slavena, ar uzvārdu neslavena, bet meitene Pakalniņa. Un ar viņu vienmēr ir visādas, gan muitā viņu nosauc nevis par Pakalniņu, bet Pakaļiņu. Un viss, viņai uz mūžu ir iesaukt Pakaļiņu, un tad vairs neko nevar darīt. Bet skatē pēkšņi dzirdam tādu frāzi, ko dzied vīri. Pakalniņu ūsiņš jāja. Arakmeņa kumeliņa. Mēs sviedam, bet viens nevar saprast par ko. Nevainīga dziesma, bet Pakalniņa. Mēs esam vecās skandanieces pieradinājuši pie to, ka Pakalniņu ūsiņš jāja arakmeņa kumeliņa. Ne tam slīka kumeliņš, ne tam lūza Niedru tilts, apmēram tā. Vīri, ko pēc tam nāk un bāgi prasa, par ko jūs smējāties. Tas tā ir. Jā, par ko, bet citi nezinu. Tā vai jums skatē labi iet? Paldies. Man viens tāds gadījums no teātra kolēģi. Viņai tante Austrālijā, un viņa brauks uz Austrāliju pie tantes, kurai ir veca, nevar atbraukt uz Latviju, bet, krustmeita brauks apciemot. Viņa nokārto visu pasi un visu pasi brauks. Un uz Austrāliju aizbraucot, nevar tā pa taisnu aizlaisties, tur vajag kaut kur pārsēsties. Un tagad, kad kaut kur, es nezinu, kur tur, manuprāt, tas vai nebija Padomju Savienības, vai es nezinu, kurā vietā nosēstās. Un tagad tālāk viņu nelaiž. Saka, ka
pase nav kārtībā. Nu, bet kā nav? Viņai ir derīguma termiņš vēl ir. Un viss, kas ir, bauda, bet kas nav kārtībā pasē? Un ilgi tā, un laikam es nezinu, viņi to reisu nokavē vai ko, bet pase nav kārtībā un viss. Un ziniet kāda lieta, viņa mainot pasi, ieraksta, kaut kādu to derīguma termiņu, un tas tagad ir iekrīt, viņi paskatās, kāds ir, teiksim, 29. piemēram, jūnijā viņai izdod to pasi un ieraksta, tas bija par februāri, 29. februārī viņai ir izdota pase un ierakstīts pēc 10 gadiem atkal 29. februāris. Nav tāda datuma tajā gadā. Un visa tā pārbaude, kad iet cauri elektroniski pārbaude. Nav, visais gads tev. Lūk, to vajag vērst uzmanību, kad jums Jā, bet ir vēl viena lieta, ko vajag vērst uzmanību, sevišķi vecāku gadagājumu cilvēkiem. Es nezinu, vai Latvijā tas tagad ir beidzot viņi ir attapušies. Viņi labu gribēdami vienu laiku rakstīja beztermiņu. Jā. Beztermiņi, ja tu sniedz uz vīzi, tev met atpakaļ un nepaskaidro kāpēc. Ja? Un tad viņi tā kā saņēmās ne uz beztermiņu, bet viņi deva 50 gadu, lai tev nav jānāk vēlreiz mainīt. Un pasaulē 15 laikam bija tas maksimālais standarts. Un līdz ar to 50-gadīgās termiņu pasas arī tu vari ieķīlēties kaut kur un tev neņems pretī. Ja? Bet vēl viens tas praktiskais padoms ir, man kaut kā sanāk vienmēr par tām dīvainajām valstīm ceļot, vai ne, sevišķi, kuras uz kartēm ar visādi baltiem plankumiem un bez nosaukumiem, ja? Un tad tajos pasas galdā, ka maina, kādreiz deva tā kā labsirdīgi šobrīd tā kā pa lielam arī, bet kādreiz bija baigi jāņerkst, bet varēja dabūt to veco pasu ar caurumiem. Ja? Viņu vajag ņemt, un ja tu brauc kaut kur, kur vispār pasi ir vajadzīgi, ja? Uz tādu valstu, viņu vajag ņemt līdzi un turēt kaut kur citur no tās, ja? Jo ir bijuši, kad pirmā lieta, ka ja cilvēks pazaudē vai nozog to īsto, tev vismaz kaut kāds papīrs ir, kur ir tavs ģīms virsot taviem datiem. Ja? Jā, otra lieta, ja braucot, piemēram, tā kā Tunisija, ja? Tad ir visādas vietas, kur tev prasa tā kā to pasi un arī tā kā atstāt viņu tur, ja? Iespēja robežās es dodu caurumainu parasti, ja? Atstāt? Ja. Kādu, tu ņem motorolleri taizemē. Bāc, lai viņš naudu ķīlā ņem. Pagaid, tu prasi motorolleri taizemē, tev nav variantu, vai Nepālā kaut ko tur. Tev prasa pasi ķīlā. Un viss, jā. Pengi viņiem neinteresē. Kādi pengi tev prasa pasi? Vai mamulīši. Un tad ideja tāda. Bulgārijā? Jā, viesnīca vēl tas būtu tas mazākais, jā. Bet ideja bija tāda, kad es taizemē iedodu to caurumaino pasi, ja? Un tagad es atnāku, vai ne, tā, tur gan savas kāzas, vai ne, viņi tagad pagrābstās pa to skapju augstu, noceļ čupa pasi, ir tavējā? Nē, nav manējā. Pagrāb, bērni, kurš spēlējas ir šitā monstru pasi, smilšu kastē, ja? Ja tā būtu īstā, es tur nosirmot, ja? Viņi beigās atrat, ka viņi aizkritus aiz skapi kaut kur un tā. Viņi tā man pasi neko neizsaka, viņi čup tādām stāv, ja? Un tad bija interesanti, ka es saviem iestāstīšu to, un tagad manējie kaut kādā vietā ņem tos rollerus īrē, vai ne? Un viņi tad, kāpēc jums caurumaina? Dāma uz mucki Kristus, Latvijā tādas ir. Viņi saka, pagājušajā nedēļā bija latvieši un nebija caurumaina. Viņiem vecā parauga. Bet ko tu gribi, vai ne? Viņš pirmkārt vaļā viņa baigi netaisa, ja? Otrkārt, ja viņš attaisa, ja? Es biju Nepālā tajā laikā, kad tur bija 2069. gads, es diemžēl kalendāru nenopirku, kurš tur pie mūsu cipariem, nevis tie žagariņu valodā, ja? Kā viņš var zināt, kurš gads ir te, vai ne? Ja viņam tur ir 2000 velciņas, kurš? Jā. Līdz to. Jā, tas caurumainās vajag ņemt, jā. Tā ir laba ideja, paldies. Manuprāt, man ir 2 caurumainās mājas. Jā. Tas bija 1967. gadā. Es biju nosūtīta Ventspilī strādāt no augstskolas Liepājas. Un
atradu vīru muzikas skolā, Neklaktienes nodaļā piepuisis. Ar mammu iepazinamies jau Liepājā, viņa saka, ņem to manu puiku. Jā, viņš par daudz ilgi sēž vispār. Nu, tas tā. Nu, visādi izgāju ar tādu metodi, ka bija mums neklātiene. Nu, es iestāšos muzikas vidusskolā. Nu, augstskolas diploms ir, nu, kas, nu, pa jokam, nu, jātiek pie tā skolotāja. Tagad aizēju uz to eksāmenu. Man prasa, vai tad jūs kādu dziesmiņu protat? Protu. Ciku, caku, caku, šuļula rejaku, vizuļotu, kruzuļotu, ciku, caka, visakotu. Andris Rephuns un Salmiņa Elvīra dižgadi dirigēšana. Rephun Andris kautrīgs cilvēks. Nu, vai te jūs vēl kādu dziesmiņu mācēt? Jā, es māku. Lācīts mans, pēkainām ikājiņam, dejo dipu, dejo dapu, dipu, dapu, dapu, dapu. Un viņi tagad izmisumā. Tas nabaga Rephuniņš saka tā. Nu, piemēram, vai tautas dziesmu mācētu? Nu, piemēram, putvējiņi. Nu, kā tad es nemāku? Un dziedu putvējiņi, dzen laiviņu, aizen mani, kur zeme. Labi, pieci, ļoti labi. Tagad ir solfeģijas eksāmens. Es aizsēžos pēdējos solos, jo man tās bumbiņas jau augstskolā šitie bija jau. Kā lai man vajadzētu izmācīties galvā vēl. Un es kaut ko tur knibinu ar to zīmuli, tas mans nākošais vīrs staigā pa to klasi. Un tā paskatās, un pēc tā pie manis, un tās acis jau plēš. Tādā paskatā, nu tie citi jau raksta priekšpus. Viņš ātri ar to savu tādu, toreiz jau bija fainas pildspalvas tamā laikā. Ātri man saknibina tur tās bumbiņas. Nu labi, tagad man jāiet padziedāt. Atvērt to grāmatu. Nu cilvēks taču augstskolu beidzis, mums tas muzika bija. Nu, būtu pēc tam bumbiņām jādzied cilvēkiem. Nu, neko es, bet man bija kaut kāda pamatintonāta, nojauta, ka spēlē to klavieri, tā es jau dziedu līdz 4 ieliek. Es saku, vai 4 tikai? Nu, kalna nav ko. Jau tā, jau jāizmat ārā vispār. Nu, labi, tas ir tā, nu, un tad stundas un tā tālāk, un mēs sapazīstamies, un māte man ir sūtījusi, un pirmā iepazīšanās bija notikusi, bet kā mani atsūtīja uz Ventspili, ar diplomu un visu, un neviena dzīvokļa, nevienu nepazīst, un viņa mamma saka, Vainārīt, es jau sarakstījos ar dēlu, viņš tevi autoostā sagaidīs, ķekiņa galvā un sēž tas plašīts, un pie
Nu izkāpju no tā Liepājas autobusa un skatos, jā, viens vīrietis, tiešām tāds tā. Saku, labvakar, piedodiet, es tā Ināra Salava mamma sūtīja man. Kālos čibenātumot minā? Jēzus ir, es pārbijies, nu gan neprākums. Labi zināju, ka nu pat tur tālāk ir vecās mammas tante kaut kāda pie tirgus laukuma. Aizēju pie tās Martas tantes, saku, vai te es tā Ināra un tā labi, nu viņa bija. Nu tā mēs tā labi dziedam un stundas notiek, viss notiek, nu mēs precēsimies. Pacik vasara viņam uzdevums no muzikas skolas, viņai torni nometnē, spēlēt akordeonis, viņš ļoti labs, un māca bērnus dziedāt un tā tālāk un tā tālāk. Nu, un mēs abi izdomājam nevis Ventspilī precēsimies, bet Gulbenē. Nu, kāpēc man visu atkal priekšā? Nu, labi. Nu, aizsūtu pa pastu savu pasi, kā jau tas vajadzīgs. Viņam būs tūlīt pašam līdz, un tā. Nu, un tagad notikums tāds. Ir sestdienas diena, Aivars saka, manā vīra vārds. Brauksim uz to nometni, padzīvosim pie jūras un tā, un vasara un skaisti. Labi, viņa uz motocikla un viņam atļaujas ir, jo tajā laikā taču bija robežsargi, kuri katru šitādu skatās. Nu labi, aizbraucam, neviens neapstādina, viss notiek labi. Pirmdiena man jābrauc uz darbu, mēs bērndārzā paudzināt strādājam. Un, nu jā, pirmdiena, nu visi sāk priekšnieki domāt, kā to Ināru dabūt prom. Viņai taču dokumentu nekādu nav. Tas šoferis saka, nu, etaižē nekavonietu, lai viņa sēž tajā pārtikas kastē. Ļoti liela tāda. Kuzavas. Atījauška nekusties un nekad, nu, ja robežsargi apstādina, tā kā tu neko nepierādi, ka tu tur esi iekšā. Es teicu, labi, sēdēšu kā Sņegūračka. Sēžu, un jūs saprotiet, apstādina mūsu mašīnu. 3, nu tie pat garožīgie, kā viņas tai laikā. Tas prasa, vai jums tur kastē kaut kas ir? Nē, tas šofers atbild, все хорошо, я еду pēc produktam uz Ventspilu un tā. Tas viens makans padoma. Uzkāpis jau uz tā lielā riteņa. Man tā kaste šādi te nu ciet un te vāks atveramais. Un viņš tagad no šīs puses vērtā uz augšu to kasti. Es tagad, nu labi, paslēpusies, man būtu nekāda vaina. Es tā jūtu, ka no aizmuguras tas ceļ. Bet mana sirdsapziņa, mans godīgums. Un
viņš jau pacēlis tā, ka saule spīd, kas te iekšā es tāda sakjukusi. Pieceļos. Ķēvuška! Ui, ķēvuška! Nu, какая красавица! Ķēvuši išvjašķi! Viezai! Un nu man sāk nākt tā asaras, es tā raudu, ja, man viss trakāk bija bail, ka mēs gulbeni audzināti tā tikumīgi, lai nekad savu nevainību nepazaudē, ja. Es domāju, tagad 3 šitādi te kavaļiero ievedīs mani kur pie meža, kur cauri uz kurieni, un es tā raudu, es saku, я не хотела, я хочу забиться, man паспорт tai gulbenē ne будет kāzas. Un tagad tas saka, хорошо, вылезай, девушка, вылезай. Nu, es tagad izlēmu un raudu, un, nu, neplač šoķēt, ne trogaju. Сиди пie šofera и поезжай, и никогда так не делай. Un tam tagad nodod struškas, ka lai kāpēc mani liekas te, vai te nevar godīgi vest sev blakus un tam tādu morāli nalosta nevadziņam un tā. Nu tā es laimīgi tiku cauri. Nu tagad mums tās kāzas gulbenevis notiek, labi ir, esam atgriezušies un sākas jauna skaista dzīve un tā. Nu, jāmaina pase man, taču uzvārds Salavadovs, nevis Grīnberga. Nu, blakus mums ir milicija, Krievuskas visur taču ir galvenās pasportnicas un pierakstītēs. Nu, aizēju pēc savas jaunās pases. Būs Ināra Salava, Maikla meita un tā priecājies, jā. Ieju, садитесь. Не понимаю, как jūsu отчеству написать. Nu, es saku, vienkārši, es esmu Maigoja meita. Nu, хорошо, буду писать тогда Малконовна. Es saku, какая Малконовна? Я же Майгоновна, не Малконовна. Nu, ja, nu. Dziedāju kādā no stāstnieku festivāliem. Kad es biju jaunā meita, es mācēju lielīties, grāvīda, šīdera, vīdera, rozeņa, un cak, cak, cak. Grāvīda, šīdera, vīdera, rozeņa, un cak, cak, cak. Es uzšuvu tādu kleitu, 5 lipas pakaļā. Grāvīda, šīdera, vīdera, rozeņa, un cak, cak, cak. Grāvīda, šīdera, vīdera, rozeņa, un cak, cak, cak. Svētdien gāju baznīcā, savas lipas izrādīt. Grāvīda, šīdera, vīdera, rozeņa, un cak, cak, cak. Grāvīda, šīdera, vīdera, rozeņa, un cak, cak, cak. Tur sanāca lieli mazi, manas lipas skatīties. Grāvīda, šīdera, vīdera, rozeņa, un cak, cak, cak. Grāvīda, šīdera, vīdera, rozeņa, un cak, cak, cak. Tikai viens dancotājs jau nāks, Iziltiņa mums ir katreiz kuldīgas lidosevs, jā, tādas dāvaniņas,
Un šito Innas meitiņa, viņa tāda mākslinieciska, redziet, ar Latvijas karociņu un zelta lūpiņām un tā mīlula. Tā. Nu, no 5 gadiem, man bija 5 gadi, aizvesta prom uz Liepāju pie vecās mammas. Vecā mamma, šitāda man bija toreiz, un tas vecais tēvs, nu tā kā jūs tik skaisti. Nu, un es pats Igulbenē dzīvoju, es taču jūru nesu redzējusi, nekā aizvedīs bērniņus Jūrmalu. Nu, viņi sēž švilties, un vecais tēvs vecā mamma, nu, Ināriņa, tu te pats reko jūra ir un pasteigā, un tu gliemežu vārciņus paskaties palasi. Nu, jūs saprotat, es aizgājusi gar to jūras malu 5 kilometrus. Viena pati 5-gadīga lasu un skatos un nu, ir tagad trauksme gar Jūrmalu, meklēt pazudušu bērnu. Nu, tagad pienāk policisti. Nu, tur tai malā, kur es jau biju aizklīdusi, tur jau vairs neviena cilvēka riņķa apkārt. Nu. Ak, tu tas meitiņš, nu tagad nāc tikšu. Un es biju lasījusi, nu bērndārsā gāju, un man bija audzinātāja. Nu, viņš kādreiz jau bērnam izstāsta, kas ir milicis un tā. Kā viņš paņem, ja bērni neklausa. Vai, kāpēc jūs mani paņēmat, es iešu pie vecās mammas, vecā tēva? Es jau neko nešu izdarīšu, es tik tos gliemezīšus palasīju. Viņš saka, jā, meitiņ, gliemezīšus. Tagad, nu, es pat cik maziņa viens tāds mani paņem uz klēpi un es raudu, es saku, es gribu vecās mammas, vecā tēva, vecās mammas. Nu, aiznes mani norunā par rādio, katrs tas bērns. Nu, tā mana vecā mamma kurzemniece riktīga. Kā paņēma manai šķupras šitā te. Tūliņ prom atpakaļ uz savu Gulbeni, man tādus klaiņošos nevajag nevienu cilvēkam. Tā, tas bija 5 gados. Tālāk bija man 7 gados. Te jau gāju 1. klasītē. Mums bija jāiet 3 kilometri no mājas līdz Baltai muižai, cauri uz sarkano muižu. Tur bija skola. Nu, tagad ir stundas 3 beigušās, nu, iešu atkal mājās. Draudzene saka tā, zini, te tajā baznīcas gravā ir maza upīte. Iesim paskatīt, tur ir zivis. Es teicu, jā, vai mamma gan būs priecīga, ka es būšu zivis saķēras atnesuši mājās. Ejam uz to gravu, un jūs saprotat, šitāds grudulīts tā par to malu. Es capšu mugursomas te mazā maciņā iekšā, nu skatos vairāk, nav pulkstens jau 7 vakarā noblandīts. Nu, domāju, nu viena siltiņa man tomēr ir tajā soma. Aizēju mājās, māte nikna kā lauva. Kur tu blandies, kur tu ej, kāpu, kur tu nenāc mājās, teicu, māmiņa atnešu siltiņu zumtiņai. Un tagad izvelku no tās somas. Tādu vien krāmu atnesusi un man visus nervus satriekusi. Ej, tūliņi to istabā stāvi tā kaktā. Tas bija mans nākošais gājiens. 3. gājiens man bija gāju skolā, apvēr mūsu mājā.
koridorī bija pagraba vaks, un, ka paceļ mums šausmīgi nāca ūdeņi iekšā. Nu, tagad vienā dienā nāk no skolas ļoti korekts Latvijas skolotājs atcepe ar smokinga tādu rikti pareizo apģērbu, tāds elegants. Un nes mapi. Un man pretī dzīvo viena kaimiņiena un es. Un pat cik vasara un karsts, tās durvis tādas visiem vaļā un tagad pretī tā ģēģa Biruta saka tā: vai, Baltiņkungs, nenāciet, kaimiņi ūdeni smēļ no pagraba. Nu, mēs vienmēr ar smēlām ejam ar, jo bija mana mūsu dzīvokļa vispār. Viņš tikai iet, galvu pacēlis, vēl vairāk to mapi savās un blāž pa tam trepītēm iekšās tamā pagrabā. Bet ko nu? Bet ko nu? Tagad saka, mana mamma saka tā: tētim ir vēl tie uzvalki, varbūt samainiet, Baltiņkungs. Šito mēs tad jums satīsim Valniņā, te tīkliņā, kājas līdz. Un ienāciet mūsu istabā pārģirties. Mans tēvs jau tāds riktīgs jau. Mēs jau nesapacētu uzģērbos, vai ne? Viņš tāds šlanks un tāds elegants. Labi. Cik viņš bija interesanti, inteliģenti, dusmīgs. Kā es jums pateicu vienreizēji. Un vēl tā galva, ka tītaram padoma pa gaisu vēl, ja? Un uzsaka sēva lans, kas savilkam to sirds, kā šļubraks izskatīt. Inteliģenti, dusmīgs. Puisis aizgāja prom un domāju, redz, ko nozīmē pāriedomība. Vai arī nedzirdēji? Negribēju. Ja mums ir tikai tik liels koridori šitā, ja? Par šito līniju iet tā līdz jūsu. Vai tā kurilis vai? Tas tā. Tagad pienāk mana jaunība. Beidzu vidusskolu. Visi svinīgi ir beigušies, visi ir kārtībā. Mums bija Gulbenē ģimenes draugi, viņi tagad Tukumā dzīvoja. Atbrauc abi tie puiši vēl, tas tantas, un tāds Koļonkuls un viens kaut kāds Rīgas puisis manai draudzenei, Ausmiņai. Viņš arī brauks uz Rīgu ar vilcienu un visu, un brauksim visi reizē, un es uz Tukumu, izlaidums ir, un tā mamma atļauj braukt. Tagad es prom pie Annas tantes, kas tāda mums tāda pusdzēru siena. Vienā rītē, ko tad tu gribētu, ko? Gribi pērt kostīmiņu, labi, es tev no tā zatiniņa uzšūšu ātri augšiņu un apakšiņu, un tad tu vari uzģērbties un ir. Jo viņi saka, mēs te piebrauksim Tukumā,
tad Koļonkulim ir mašīna, aizbrauksim līdz Melnezeram tukumā. Aizbraucam līdz Melnezeram, es jau visu saģēbusi, kā jau vajag cilvēks taču iesatpildēties, tā jau nevar. Tagad, visi tur izģērbas pušeļi, kas tur apašbikses vēl, un tie tik peld un iet un nāk. Nāc, Ināra, nāc tajā ezerā. Bet es biju bailīga no ūdens, man nepatika, jo es jau kaut kā biju, neīpaši uz jūs. Un tagad, nāc, tagad viņi izpeldējušies, iznāk visi krastā. Tur tāda laipiņa slīpa uzrakstīts uzmanīgi, jo tā laipa ir, skādēta, vai patreiz nedarbojas, bet rokturs var pieturēt. Mēs tā lēniņam, un kaut kā es jau tādu gabalu un pēkšņi iekrītu tajā ezerā. Iekrītu pie karta. Tagad nopeldu līdz dibenam dūņas vien, nezinu zivteles vēl, uznāku apakšā, paskatos un atkal esmu lejā un atkal tās dūņas, un tas Koļonkuls saka, glābiet, taču Ināra slīkst, vai tā jūs neredzat? Tie puišeļi. Visi vēl neko, es to dzirdu, bet es nemaz nereaģēju. Ka es slīkstu, padomā. Ielec tas Rīgas puika. Tas ielec mani vilkt ārā. Un es tagad viņam apķērusies ap to kaklu rīkli un padomā, viņš nabadzīgs peld ārā no tās dibena puses, un man pēkšņi tā puptaļa pārtrūkstē. Un man tā vajag, es tūliņ ķeru šitā te visu, lai man neredz tos pupus neviens. Bikses turās vietā, paldies Dievam. Un tagad viņš man izvelk ārā no tā ezera, un tā nekas nebija jāatvumpē, nekas nebija ko, bet es tik visu laiku turos šitā te, un tas Koļonkuls saka, paldies tev, draugs, ka tu Ināriņu izglābi. Tu redzi, es jau teicu, ka viņa slīkst. Es saku, bet kur mana kleita, man te spreki pupīnā. Un tā beidzās manas peldes par ūdeni. Paldies! Varbūt tas tomēr stāsts atcerēsies. Manā dzīvē ir divas tādi gadījumi, kurus, var teikt, ir centies izglābt cilvēkam dzīvības, ir tā kā ar ūdeņiem sakarā. Dzīvoju Valmierā kādu laiciņu, tur sportoju un tā. Un staigājot gar Gauju, tur, kur Valmierā ir, tur, kur tie akmeņainās vietas, tur tādi sportistiem laikam ir tā vieta, kur tur kamerā iet, un tur puisīts pakaļ tam riņķim peld, un mamma kliedz palīgā, es domāju, tultiņas es puisīt izglābšu, cita tur pāri metri, es iet man ūdens līdz šeienes, un tad, kad gribas ķert to puiku, tad mēs pats zem ūdens apakšā. Bet es biju sabijies, bet kamēr es tiku ārā, mamma jau pa tiem akmeņiem pat to puiku bija izvilkus ārā noķērus.
Tas ir viens stāsts, kā es gan rīzām. Un puika sauc Māris īstenībā, tāds 7-gadīgs bija. Māris glāba Māru un gan rīz Māris viens no Māriem aizgāja bojā. Bet otrs stāsts, kur Usums ezerā, viena māsa aizmugurē, otra māsa priekšā pēdās, un tā jaunākā Māris skaties, kā es māku peldēt, tā jaunākā visu laiku novērš uzmanību, un aizmugurē kliedz tā māsa palīgā. Tagad es nezinu, uz kurienes, kas tur ir. Un tā iet jau zem burkula apakšā, tur es aiz mātiem viņas izvilk ārā. Tas ir labs savs māsas no slīkšanas ir, bet kaut ko vēl gribējās izstāstīt tādu joku, kas man no dzīvē bija. Vēl viena, kamēr es stāstu, es baigi ātri vakars, laikam tad aizmirstās viss kaut kas tūkstošo. Vēl ir tāds joks, kur es vēl Agits nepazinu, mēs pazinu, es Agits iepazinos, tur pateicoties Ukraiņiem. Un pie vienas saimnieces es izdomāju iet, divi istābu dzīvokli, un pirmā stāvā iedēja kaut kāda sieviete neprecēta. Un tai sievietei senam nebija neviena drauga. Un lieta ir tāda, es biju izmazgājis drēbes, pakarinājis, aizgājis ar Agits satikties, tikko mēs sākam satikties, un pats galvenais ir tas, kad tā Ukraiņa bija atpakaļ mājās, aizbraukuši uz Ukraiņu, bet tā sieviete iepazinusi ar puisi beidzot. Aicina mājās, nāca pie maniem, man nevienas nav. Es biju izkarinājis savajās bikses ārā, puika nāk pa vārtiem iekšā. Kam tad tās vīrieši bikses ir? Kā tad te nevienas nav? Tas tur ir grēsirdības pa vārtiem ārā prom un tā līdz šitai dienai neko. Mums ir Ināra un Ārija un Māris, un kādam jāklausās arī, ja? Un viņam es atvēršu noslēgumu patīk ne tik vien stāstnieki, bet viņam arī patīk ļoti kustēties. Viņas ļoti aktīvas. Un nezinu, kā mums tie ceļi savijās un sapinās. Viņas mums ir pavadējis, viņas mums pavadinājusi uz šiem stāstniekiem. Un atkal mēs esam viņiem pavadēji, jo mēs aizdam visu, kur vajag un viņas vēlās. Un viena no tām sirdslietām vēl viņām ir suitiņdanči. Un tad mēs, kā tik ir suitiņdanči, tā mēs braucam, vai tā ir Jūrkalna, vai tā ir Ēdole, Kurzemes puse. Un tad mēs, tas bija februāris, mēs braucam atkal uz suitiņdančiem. Visas ir sapulsušās, Ināriņa jau kā parasti ir ar savu etiķeti un visiem rullīšiem. Un Ārija, protams, ir žiparīgākā no mums visiem. Jo viens maz atgadījums, kad mēs bijām Jūrkalnē uz Saulbriežiem, pulkstens jau bija 2:30. Un viņas ir tik aktīvas uz to dancošanu. Ir tumša estrāde, ir lielas gaismas. Mēs ar Māri esam saguruši. Un mēs atnākam uz to deju placi. Un viņas abas divas jau metās jau dejā, un tur ir apsardze, un stāv apsargs, melnās drēbēs, viss ten maska, viss viņš melns, viņš nav tāds, un saka, skatoties uz Āriju, tā tantiņa laikam ir sēdusies narkotikas. Nezinu, kādas narkotikas. Es saku, balandu, gārsu, nātri. Jā. Tad mēs esam nokļuvuši uz Ēdoli. Mēs aizbraucam, kamēr visi noģērbjās un tur izšķaumojās un izgrozās. Mēs esam vieni no pirmajiem. Tur parasti ir tirdziņš, amatnieki un tad ir Alšvangas muzikanti. Viņi vienkārši ir lieliski. Un zāle šāda pati, tikai tā kā bija tumšāka, cilvēki ap 50, dažādi sievietes un vīrieši un ģimenes. Protams, sievietes ir vairākumā.
Mēs visi tādi skaisti un saposušies, un vēl tā balva tā kā nav sākusies, bet muzikanti jau spēlē. Un arī jau, protams, kā arī riņķo un grozās. Un Mārīts nostājās pret to stabu tāds ļoti lielīgs un dikti labi, tā kā saka, noskaņots, uz dejas takts. Un es domāju, kamēr nav nekas sācies, es taču viņus visus redzu. Es aiziešu uz ķiemertiņu, vai sirsniņu māju, vai uz toleti, kā to katrs sauc. Un nāku apakaļ. Ballīte sākusies. Mana kavaliera nav. Skatos, protams, kā tur sievietes ir vairākums, un vadītāji ir, vajag rādīt tās suitiņu daņča, kādu partneri vajag. Protams, viņi noskatās to, kas tur tas brīvs un tā kā ņemams ir. Mārīts, protams, skatos, grozās un dara visu, kā vajag, un pats pirmais, ko man atliek darīt. Es skatos, kur Ināriņa. Ināriņa arī grib. Tā man izriņķoja un izgrieza viss plīvoja, viss pa gaisu. Pagāja 45 minūtes kādas. Kā tā deja sākās, tā viņa galīgi nebeidzās. Sieva viss tik precīzi atcerās. Jā. Mans mīļais nāk un smaida, pārlaimīgs un laimīgs un smējās pilnā balsī. Viņš saka, ko? Padarsi vīriņu. 45 minūtes, tā kā meitenēm jāpieskata savu puišu vīri, tagad tas var notikt ļoti ātri. Tas tikai, kā saka, redzīgs nātris sagrāb un vaļā nelaiž. Tā kā tāds mums bija tas stāstījums. Redzi vidvot, kā iet šinos laikos. Mēs varam izkustēties ar tavā pavadībā. Jā. Viņa zina daudz rotaļas un spēles, un viena to par to sunīti. Lai mēs izkustam tos plecus, tās rokas un tās kājas, kā bija runāts. Nē, tā viss. Visiem jāpieceļās. Un kāju pacelsim, un tūlīto noslēpsim, un vēl reizi pacelsim, mazliet pakusināsim, dejosim mēs buki, buki, dejosim mēs buki, buki, rokas plaukstināsim. Buki, buki, ok! Buki, buki, ok! Bugi, ok, mūsu iemīļotais bugi jau priskan, kreiso kāju pacelsim, un tūlīto noslēpsim, un vēl reizi pacelsim, mazliet pakurināsim, dejosim mēs bugi, bugi, dejosim mēs bugi, bugi, rokas